26. gada 28. februāris. Irānas augstākais līderis sēž savā kompleksā Teherānā. Ajatolla Ali Hamenejs tiekas ar saviem augstākā ranga amatpersonām. Viņš sēž kopā ar saviem tuvākajiem padomniekiem. Viņš uzskata, ka ir pilnīgā drošībā. Viņš nevarētu kļūdīties vēl vairāk. Simtiem jūdžu attālumā Izraēlas iznīcinātāju eskadra jau traucas cauri rīta debesīm. 92 miljonu cilvēku valsts augstākajam valdniekam ir atlicis tieši 2 stundas dzīves. Tā ASV un Izraēla likvidēja Ajatollu. Visa režīma galvas nociešana prasa nevainojamu matemātisku precizitāti. Smagi bruņotas valsts iegrūšana haosā prasa mēnešiem ilgu, augstu, aprēķinātu plānošanu. 6:30 no rīta pēc Izraēlas laika saule uzlēca pār tuvajiem austrumiem. Trieciena grupa pacēlās gaisā un devās tiešā kursā uz Teherānu. Šī uzbrukuma priekšgalā bija F-15 Eagle. Tā varbūt ir 50 gadus veca mašīna, bet nepārtraukti apsēstīgi uzlabojumi to ir pārvērtuši par augstākā līmeņa plēsēju. 2 dzinēji rada pietiekamu vilkmi, lai smago reaktīvo lidmašīnu pātrinātu līdz vairāk nekā 2,5 maha ātrumam, jeb krietni virs 1900 jūdzēm stundā. F-15 var kāpt taisni augšup, tas var pavērst savu degunu pret zvaigznēm un pātrināties vertikāli, pārvarot gravitāciju. Modernākais radars darbojas kā digitāls snaipera tēmēklis. Ērglis var pamanīt un iznīcināt ienaidnieka lidmašīnas ilgi pirms tās parādās redzeslokā. Ērgļi parasti ir bruņoti ar plašu tuvās darbības munīcijas arsenālu, bet šajā misijā viņi nemedīja citas lidmašīnas, viņi medīja cilvēku. Zem spārna karājās desmitiem Sparrow raķešu. Tās izstrādājusi Rafael Advanced Defense Systems, un Sparrow ir ļoti attīstīts no gaisa palaižams balistiskais ierocis. CAD pilots nospiež sprūdu, raķete nelido taisni, tā strauji paceļās augšup, augšējā atmosfērā. Nāvējošs militāro GPS un inerciālās navigācijas apvienojums pēc tam vada hiperskaņas kritienu atpakaļ uz Zemi. Pilots var palaist Sparrow raķeti no vairāk nekā 600 jūdzēm, jeb 1000 km attāluma, un raķete trāpīs mērķī. Tāds ir ēdamistabas galda izmērs. Ar biedējošu neapstrīdamu precizitāti un bruņoti ar desmitiem šo kinētisko nālnešu, F-15 devās uz austrumiem. Lidojums uz Teherānu ilga nedaudz vairāk nekā 2 stundas, taču mērķis bija faktiski nemirstīgs. Ajatolla Ali Hamenejs nebija nekāds muļķis. Amerikas Savienotajām valstīm un Izraēlai viņš bija ienaidnieks numur 1, bet Irānas tautai viņš projicēja neuzvaramību. Viņš apgalvoja, ka viņa nogalināšana gandrīz nemaz nepalēninātu Irānas Islāma Republikas tempu. Aiz slēgtām durvīm realitāte bija citāda. Viņš pavēlēja uzbūvēt 2 atsevišķus pazemes bunkurus zem savas nocietinātās rezidences Teherānā. Tie tika aprakti tik neticami dziļi zem zemes, ka, lai sasniegtu sprādziendrošās durvis, bija nepieciešams speciāls lifts. Brauciens no virsmas līdz klintī aizņēma vairāk nekā 5 minūtes. Viņš atkārtoja savu vecā sabiedrotā Hezbollah līdera Hasana Nasrallaha taktiku. Viņš katru vakaru atkāpās savā bunkurā. Virszemes birojos viņš parādījās tikai dienas gaismā. Tad viss mainījās pēc 12 dienu kara, kas notika 2025. gada jūnijā. Izraēla veica milzīgu pārsteigumu uzbrukumu Irānas militāriem un kodolobjektiem, nogalināja galvenos militāros komandierus, likvidēja augstākā līmeņa kodolzinātniekus. Pēc slaktiņa Hamenejs kļuva par rēgu. Viņš pazuda no sabiedrības acīm. Gandrīz visu savu laiku viņš pavadīja dzīvi pazemē. Izraēla un Amerikas Savienotās valstis saskārās ar nežēlīgu taktisko realitāti. Viņi zināja, ka viņiem nebūs daudz iespēju likvidēt Ajatollu. Mērķis bija ārkārtīgi paranoisks. Būtu tikai īsi, mikroskopiski iespēja logi, kad viņš atrastos virssemē un būtu viņu redzeslokā. Viņiem bija jāprēķina, kad parādīsies šie retie iespēju logi. Viņiem bija jāizstrādā nepieciešamie plāni, lai uzbruktu tieši tajā sekundē. Lai pienāktu ideālais brīdis, viņiem bija nepieciešami dati. Vairākus mēnešus Izraēlas un Amerikas izlūkdienesti uzsāka nospiedošu novērošanas operāciju. Viņi centās uzzināt pēc iespējas vairāk. Viņi ne tikai novēroja Hameneju, viņi izsekoja viņa personālu, izsekoja viņa apsardzi, kartēja viņa tuvākos līdzgaitniekus, uzraudzīja viņa padomniekus, katalogizēja viņa ģimenes locekļus. Viņi novēroja katru citu svarīgu Irānas amatpersonu, kas nonāca viņa tūmā. Viņi kartēja katru viņa dzīves stundu, viņa ikdienas rutīnu un viņa rezidenci. Viņiem vajadzēja precīzi noteikt ideālo datumu, laiku un vietu, kur uzbrukt. Viņiem bija jānodrošina, ka, kad radīsies iespēja, viņu uzbrukums būs nevainojams. Neveiksme nebija pieļaujama. Izmantojot slepenus rīkus, Izraēlas aģenti tieši uzlauza satiksmes kameras visā Teherānā. Viņi koncentrējās uz tām, kas atradās gar Pastēra ielu, kur bija Hameneja rezidence.
Šī digitālā pārņemšana viņiem deva pastāvīgu iespēju vērot notiekošo uz vietas. Viņi pieslēdzās reāllaika video straumēm no šīs teritorijas. Tādējādi varēja precīzi redzēt, kurš jebkurā brīdī ieradās un kurš devās prom. Mēnešiem ilgas klusās novērošanas laikā Izraēlas 8200 vienības izlūkošanas aģenti izveidoja detalizētu priekšstatu par šo teritoriju. Viņi zināja visu par šo vietu. Viņi kartēja pat visniecīgākās detaļas. Viņi reģistrēja, kādus maršrutus izmantoja kompleksa šoferi un miesas sargi, lai nokļūtu darbā. Viņi pierakstīja, kādās stundās katru dienu viņi bija dežūrā, viņi izsekoja, kam viņi tika norīkoti apsargāt. Viņi pat kartēja konkrētās vietas, kur viņiem patika novietot savas automašīnas. Bijušais CIP veterāns izskaidroja šīs operācijas psiholoģisko realitāti. Tas ir kā milzīga puzle. Tu saliec kopā visus šos informācijas fragmentus. Tur, kur trūkst uzticamu datu, tu meklē dziļāk šajās plaisās. Tas būs viss. Kā viņi iegūs pārtiku? Kas notiek ar viņu atkritumiem? Mēs visi ceļamies un ejam gulēt. Mēs visi ēdam un dzeram. Viss, ko tu dari, atstāj pēdas. Izraēlas aģenti uzlauza vietējos mobīlo tālruņu torņus Pastēra ielas apkaimē, kā arī amatpersonu un viņu darbinieku ierīces, lai uzzinātu vairāk par viņu pārvietošanos. Viņi savāca milzīgu daudzumu neapstrādātu datu un ievadīja tos sarežģītos algoritmos, lai automātiski noteiktu likumsakarības. Ierīces izveidoja kristāldzidru detalizētu ienaidnieka štāba attēlu. Savienoto valstu centrālā izlūkošanas pārvalde bija tikpat neatlaidīga. CIP izmantoja savus slepenos resursus un tehnoloģijas, lai cieši uzraudzītu ajatolu. Viņi izsekoja viņa pārvietošanos, tikšanās un dziļi iesakņotos ieradumus. Viņi uzzināja visu iespējamo par to, kā viņš dzīvoja, ar ko tikās un tieši kad viņš, visticamāk, iznāks no slēptuves. Pagāja dienas, nedēļas un mēneši. Divi no pasaules spēcīgākajiem izlūkdienestiem vēroja no ēnas, kamēr Irānas amatpersonas turpināja savas ikdienas gaitas. Aģenti pacietīgi gaidīja savu brīdi. Viņi gaidīja to vienīgo iespēju, kas vismaz ļautu viņiem organizēt veiksmīgu triecienu. Tad viņi pamanīja anomāliju. Izraēlas izlūkdienests uzzināja, ka Ali Hamenejs bija ieplānojis apmeklēt nozīmīgu sanāksmi, kurā viņa virszemes kompleksā 28. februārī pulcēsies liela, augsta līmeņa Irānas amatpersonu delegācija. Mērķu saraksts bija satriecošs. Mohammeds Pakpors, Irānas Islāma revolūcijas sarga korpusa komandieris, Aziz Nazirzadehs, Irānas aizsardzības ministrs, admirālis Ali Shamkhani, valsts militārās padomes vadītājs, Sajeds Majids Musavi, Islāma revolūcijas sargu korpusa aviācijas un kosmosa spēku komandieris, Mohammeds Shirazi, Irānas izlūkdienesta ministra vietnieks. Pat ajatolas tiešie ģimenes locekļi tika atklāti. Viņa dēls Muitaba un meita Bošra kopā ar saviem dzīvesbiedriem visi tika gaidīti tajā pašā vietā. Tiek ziņots, ka CIP ieguva svarīgu cilvēku avotu uz vietas. Šis avots apstiprināja, ka tikšanās notiek pēc grafika un kā plānots. Daži izlūkošanas eksperti ir izteikuši pieņēmumu, ka ajatolas tuvākajā lokā bija dziļi iefiltrējies kurmis, kurš galu galā nolēma viņu nodot. Neatkarīgi no tā, kā viņi iegūja šo informāciju, šis bija brīdis, uz kuru ASV un Izraēla bija gaidījušas. Šī bija viņu zelta iespēja. Viņi varēja vienā vardarbīgā triecienā neatgriezeniski paralizēt visu valsts vadību. Viņi vienkārši nevarēja atļauties kļūdīties. Tā bija iespēja, kas gadās tikai reizi mūžā. Viņi jau klusi bija sākuši izstrādāt plānus uzbrukumam Irānai. Sākotnēji viņi plānoja sākt uzbrukumu naktī, tumsas aizsegā, taču šī jaunā iespēja izjauca šo stratēģiju. Tikai dažas dienas pirms operācijas uzsākšanas ASV un Izraēla pilnībā pielāgoja savus taktiskos plānus. Viņi atteicās no nakts reida. Tā vietā viņi uzbruks spilgtā dienas gaismā. Viņi izvēlējās brīdi, kad Irānas amatpersonas viņus vismazāk gaidīja. Tuvojoties liktenīgajam uzbrukuma datumam, Izraēla un ASV turēja savus plānus slepenībā. Tas bija stingri glabāts noslēpums, un viņi nevarēja pieļaut pat vismazāko risku, ka viņu patiesie nodomi tiktu atklāti. Ja Irānas režīms pat nedaudz sajustu, ko viņu ienaidnieki bija ieplānojuši, 28. februāra tikšanās tiktu nekavējoties atcelta. Ajatolla tiktu ātri nogādāts dziļi savā pazemes bunkurā, viņš tiktu novietots tālu ārpus pat varenāko Izraēlas balistisko raķešu sasniedzamības. ASV un Izraēla veiksmīgi turēja visu informāciju stingrā slepenībā, taču dienas gaisma radīja liktenīgu ievainojamību. Kad Izraēlas iznīcinātāji iegāja Teherānas gaisa telpā, rīts noritēja tieši kā plānots. Dažādas augsta ranga Irānas amatpersonas jau bija ieradušās Hameneja rezidencē. Plašais komplekss sastāvēja no vairākām stipri nocietinātām ēkām. Tajā atradās Irānas prezidenta biroji, kā arī Nacionālās drošības padome. Augstākais līderis pats darbojās atsevišķā ēkā. Daudzi amatpersonas bija sapulcējušās vienā no galvenajām ēkām. Ajatolla Ali Hamenei bija izolēts savā atsevišķajā birojā.
Tas bija 9:30 no rīta pēc vietējā laika. Mērķu fiziskā atdalīšana nebija svarīga ne mazākajā mērā. Izraēlas iznīcinātāji bija bruņoti ar pietiekami daudz Sparrow raķetēm, lai visu kompleksu nolīdzinātu līdz pašiem pamatiem. Irāņi nekad nepamanīja, kā tuvojas viņu bendes. Viņi bija pavadījuši gadu desmitus, nepārtraukti trenējoties, sagaidīt uzbrukumus vakaros vai nakts laikā. Neviens no viņiem negaidīja, ka viņu zvērsti ienaidnieki sarīkos vadības likvidēšanas trieciena dienas laikā, taču uzbrukums dienas laikā lika risināt nopietnu problēmu. Ja kāds civiliedzīvotājs vai apsargs pamanītu tuvojošos draudus, viņi varētu veikt vienu telefona zvanu. Ajatolla dodas ar liftu 5 minūšu braucienā. Misija ir izgāzusies. Mēnešiem ilga plānošana un gadiem krāta izlūkinformācija tiktu izšķiesta. ASV un Izrēlai bija nepieciešams pilnīgs radio klusums uz vietas. Izraēlas un ASV izlūkdienestu aģenti vienlaiks iedarbināja digitālu atslēgšanas mehānismu. Viņi pārvērta par ieroci savu kontroli pār vietējiem mobilo sakaru torņiem, viņi traucēja visus digitālos pakalpojumus rajonā ap Pastēra ielu. Viņi pārpludināja tīklu ar nepārtrauktiem traucējumiem. Pat ja panikā nokļuvis apsargs, izmisīgi mēģinātu sazvanīt drošības komandas, lai brīdinātu par tuvojošos uzbrukumu. Pat ja viņi mēģinātu sazvanīt Hameneja elites miesas sargus, viņi vienkārši nevarētu tikt cauri. Viņi digitāli paralizēja visu apkaimi un neredzamās lamatas aizcietās ciet. 9:40 no rīta sākās kinētiskie triecieni. Lielā augstumā lidojošie iznīcinātāji izšāva savu kravu. Desmitiem modernu Sparrow raķešu milzīgā ātrumā traucās tieši uz Hameneja kompleksu. Dažu sekundžu laikā vairāki no šiem precīzajām gaisa-zeme raķetēm veiksmīgi sasniedza savus mērķus. Tās acumirklī pārvērta betona ēkas, kas bija stāvējušas stipras gadu desmitiem, gruzdošās drupu kaudzēs. Oded Eilams, bijušais Mossad pretterorisma nodaļas vadītājs, apkopoja mūsdienu kara šausminošo realitāti. 60 sekundes. Tik ilga šī operācija, taču tas ir vairāku gadu darba rezultāts. Mūsdienu kaujas lauku vairs nenosaka tikai tanki un lidmašīnas. To nosaka dati, piekļuve, uzticēšanās un laiks. 1 minūte var izmainīt veselu reģionu, un tieši tā arī notika. Milzīgi biezu melnu dūmu mutuļi piepildīja gaisu. Civiliedzīvotāji apkārtējos rajonos ar šoku un bailēm vēroja iznīcību. Akumirklī Hameneja leģendārais komplekss tika iznīcināts, vieta, kas viņam un viņa amatpersonām bija droša patvēruma vieta, bija pazudusi. Tāpat bija pazudis arī pats Hamenejs. Tie daži, kas atradās kompleksā un brīnumainā kārtā bija izdzīvojuši sākotnējos triecienus, izmisīgi meklēja patvērumu. Hameneģa dēls Mojtaba bija viens no šiem statistiskajiem izņēmumiem. Viņš bija izgājis ārā ieelpot svaigu gaisu tikai dažas sekundes pirms balistisko raķešu ierašanās. Viņš guva smagu kājas traumu. Sprādzienā viņš zaudēja savu tēvu, sievu un dēlu. Viņam izdevās izvilkties no gruvešiem dzīvām. Ali Hameneģam pašam nebija nekāda izredža izdzīvot. 86 gadu vecumā viņa dzīve pēkšņi un vardarbīgi beidzās kopā ar daudziem viņa tuvākajiem un svarīgākajiem amatpersonām. Ar vienu triecienu Irānas valsts galva tika pilnībā nocirsta. Satelīta attēli tūlīt pēc notikušā atklāja apokaliptisko postījumu apmēru. Turpmāko stundu laikā ASV un Izraēlas spēki veica neskaitāmus papildu aviācijas triecienus un bombardēšanas uzbrukumus Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, radariem, militārajām bāzēm un citai svarīgai infrastruktūrai. Tie, kas bija palikuši no režīma, steidzīgi izveidoja pagaidu 3 cilvēku padomi, lai demonstrētu kaut kādu kontroli. Viņi ievēlēja Mojtabu Hameneģi par savu jauno augstāko līderi. Vadības likvidēšanas trieciens kara pirmajā dienā ir galīgais militārais šahs un mats. Šādu pašu pilnību sagaidīja Vladimirs Putins, kad viņš deva pavēli iebrukt Ukrainā. Viņš gaidīja nevainojamus 60 sekundžu uzvaru. Viņš devās tieši asinspirtī, lai redzētu, kā daudz vājāk bruņotie Ukrainas spēki izveidoja nežēlīgu slazdu, kas jau pirmajā dienā pilnībā sagrāva Krievijas kara mašīnu. Noklikšķiniet uz video savā ekrānā tieši tagad, un mēs tiksimies nākamajā kaujas laukā.